Pacietība nepieciešama arī mūsu pludmales volejbolistiem, kas tāpat kā Agate arī tēmē uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tokijas spēlēs labāko četrnieku mūsējās sasniedz 4. vieta un, protams, jauns treneris šobrīd un pēc netik izteiksmīgas sezonas ir jauni mērķi un, protams, arī lielais fokus uz olimpisko cēlmetālu paliek nemainīgs. Mūsu kolēģis Raimonds Gekišs devās pie Tīnas Graudiņas un Anastasijas Samoilovas sezonas priekšvakarā. Man jaunā gada apņemšanās bija ēst veselīgāk, vairāk dārziņu un mazāk visas makaronus un ogļhidrātus. Un es turos. Mana šī gada apņemšanās bija uztamborēt segu un uztaisīt ballīti visiem saviem draugiem. Tā kā šīs apņemšanās man nav vēl izplānējušas, bet kas ir attiecināms uz pludmales volejbolu, mums viss tikai sākas. Jauns gads, jaunas apņemšanās, jauni mērķi. Katrs no mums šo brīdi uztver kā iespēju, ja ne gluži sākt visu no jauna, tad vismaz mentāli pāršķirt jaunu lapas pusi savā gājumā. Tīnei ar Anastasiju gatavošanās process jaunajai sezonai sākās praktiski iepriekšējai izskanot. Mirkli uzelpojot, Latvijas labākais pludmales volejbola pāris sāka likt pamatus sezonai, kas ietērpta olimpiskajos apļos. Nāk pirmais turnīrs būs liels pārbaudījums. Mēs visticamāk būsim pirmās kvalifikācijā elitei, kas ir ļoti kuteklīga vieta, jo vai nu būt vai nebūt. Un uzreiz tādās krustugunīs tiksim iemestas mārta pirmajā nedēļā. Un tāpēc tagad janvārī, februārī jānodrošina, ka pilnīgi katrs treniņš, katrs bumbas pieskāriens ir tas maksimums, ko es varu izdarīt, lai pēc tam nav kaut kādas nožēlas, kā varbūt vajadzēja vairāk trenēties. Laiks mūsu atpūtai bija tik mazs, es teiktu, 2 nedēļas mēs tikai atpūtāmies, un tad mums uzreiz sākās fiziskie treniņi. Un, ja salīdzināt to momentu, kā es jūtos treniņos uzsākot pagājušajā gadā, un kā es jūtos šobrīd, es jūtos tā, ka es jau drīz būtu gatava iet laukumā. Un pagājušajā gadā mēs, kad 2 nedēļas trenējamies, man noteikti nebija tādas sajūtas. Pagājušais gads ar dažiem labi aizvadītiem turnīriem, tomēr objektīvi bija pieticīgs. Parādītajam sniegumam bija vairāki iemesli, tostarp arī Anastasijas trauma, kas par laimi neprasīja ķirurģisku iejaukšanos. Tomēr tieši no šī gada bija iespēja pasmelties patiesi vērtīgu pieredzi, kas šajā sagatavošanās procesā kalpo kā milzu enerģijas lādiņš. Mums bija uzvaras, tur zelta medaļa Beachpro-tur, kas īstenībā Latvijai vispār ir pirmā. Tad mums King of the Court, karalienes mēs esam, un Jūrmalā bija tik labs turnīrs, un kopumā savācam pietiekoši daudz olimpisko punktu, bet no iepriekšējās sezonas mēs reāli braucām uz katrām sacensībām, un tā gribēs uzvarēt katru turnīru, un, protams, tas nevar izdoties, un es teiktu, ka šī sezona bija vērtīga tādā ziņā, ka bija tik daudz mācības, un izaugsmes ceļš bija jāizdzīvo, un es domāju, ka tas viss aizies uz šo sezonu un uz nākošajām, vienkārši, ka mēs spēlēsim labāk un labāk, jo nevar vienmēr iet tikai uz augšu. Turnīros negāja ne tuvu tik labi, kā mēs gribējām iet, un bija tāds, kas notiek. Bet mēs tikām tam cauri, un vienkārši galvenā ir tā pacietība un ticība treniņu procesam, ka viss tas darbs, ko mēs ieguldam, viņš jau nekur nepazūd. Viņš stos iekšā, un viņam ir vienkārši jāparādās, mums jāatrod tā atslēdziņa, kā viņu atslēgt vaļā spēles laikā. So just work for trajectory, that she doesn't have long time to open in legs. Jau pusotru gadu ar Tīnu un Anastasiju strādā poļu treneris Damjans Vojtešiks. Praktiski viņu vienaudzis, bet ar izcilām zināšanām pludmales volejbolā un radošu pieeju savā darbā. Poļa mērķis ir pacelt nākamajā līmenī olimpisko spēļu 4. vietas ieguvējas. Šeit liela loma būs tieši mentālajai noturībai. Mums jāprot labāk analizēt situācijas. Grūtos brīžos, kas nav reta parādība spēlēs, saprast, ko pretinieces dara, lai mūs pārspētu. Kad viss ir kārtībā un spēle iet no rokas, nav jādomā par pretiniekiem, bet tieši ir sarežģītākajos brīžos mums ir jāspēj pārslēgties un domāt citādāk. Pagājušajā sezonā mēs 11 spēlēs panācām izšķirošo 3. setu un praktiski visos zaudējām. Mēs nespēlējām slikti, ja reiz prātām uzvarēt vismaz 1 setu pret spēcīgām komandām. Turklāt dažās spēlēs pat pārliecinoši to 1 setu uzvarējām.
Tomēr beigās kaut kas notiek un viss pazūd. Pie šī aspekta mums ir jāstrādā. Now long jump, okay? Viņš vienkārši redz mūsu potenciālu, viņš redz, uz kādu pusi iet vispār pludmales volejbols, un tad viņš mēģina kaut kādas jaunās lietas likt iekšā. Kaut ko arī no vīriešu volejbola, jo tomēr vīriešu volejbols ir tā kā bišķi pa priekšu vienmēr, un tad no tā var smelties visādas idejas. Esam pieraduši pie viņa stila, zinām, ko sagaidīt no viņa. Viņš zina, ko prasīt no mums, kādus uzdevumus mums katrai individuāli dot spēlē. Es īsti nezinu, vai tas ir tikai vieglatlētikā, bet es atceros, ka man no vieglatlētikas laikiem kaut kur es dzirdēju, ka teica, ka jaunā trenera pienesumu reāli var izjust tikai pēc gada. Kopš mēs trenējamies pie jaunā trenera, un tad varbūt pludmales volejbolā ir līdzīgi, un tad tagad ir tas brīdis, kad ir tā visa savienošanās notikusi, un mēs tagad varam pilnīgi kā tādu vienu dūri doties uz priekšu. Šobrīd Tīna ir pilnībā pabeigusi studijas ASV, un šī būs viņas pirmā pilnvērtīgā sezona vairs nekā studējošai sportistei. Pludmales volejbols tiešām šķiet kā tāds īsts darbs. Ja iepriekš man tas likās tā kā puse skola, puse volejbols, tagad pilnībā 100% tikai šis sports. Tad, kad sākās rudens, bija tāda kņudoņa iekšā, kaut kas jādara. Nevar tā, ka vienkārši pēc treniņa atnāk un vienkārši neko nedarīt, paēst un neko nedarīt. Es esmu pievienojusies Pludmales volejbola spēlētāju asociācijai. Mūsu mērķis ir runāt ar FIBA, cīnīties par spēlētāju labklājību. Tas ir ļoti grūts uzdevums, un šobrīd mēs esam tikai sākuma stadijā. Iesaistīšanās Pludmales volejbola arotbiedrībā kalpos Tīnai par iespēju pielietot iegūtās akadēmiskās zināšanas politikā un komunikācijā. Galvenā sāpe ir pašreizējā turnīru sistēma. Iemesls, kāpēc viņi samazināja komandu skaitu, bija, lai izveidotu lielāku stabilitāti un skaidrību arī, piemēram, mēdījiem un sportistiem, bet viņi paši nav izdarījuši savu mājasdarbu, tad arī reāli piesaistīt tos mēdījus. Mēs spēlējam tukšās pilsētās ar tukšām tribīnēm, un spēlētāji nav apmierināti. Līdz Parīzes olimpiskajām spēlēm palikušas mazāk par 180 dienām. Pasaules rangā Tīna un Anastasija ir 12. vietā, kas ļauj gan droši cerēt, ka uz Parīzi viņas kvalificēsies pēc vietas kopvērtējumā. Visi jau atcerās to Tokiju, ka mēs bijām tik tuvu pjedestālam. Tagad ir vienkārši jādara tas darbs, jāiegulda. Un uz olimpiskajām spēlēm mēs vienkārši atbrauksim, mēs neko nevarēsim mainīt. Mēs vienkārši mēģināsim tāpat atdot visu, kas mums ir iekšā, kā mēs to darījām Tokijā ar visu dvēseli un sirdi. Divkārtējās Eiropas čempiones Tīna un Anastasija vēl būs iespēja redzēt, cik gatavas ir jaunajai sezonai. 7. februārī Rukī centrā būs paraugu mačs pret lietuvietēm, un tad jau tālāk mūsu meitenes dosies garajā sezonā.